Jau no studiju laika esmu strādājis vairāk gan saistībā tieši ar pētniecības jomām gastroenteroloģijā. Ļoti daudz arī ir strādāts pie jaunām tehnoloģijām, jaunu metožu ieviešanu Latvijā. Šobrīd katrs students zina par tādiem laboratorijas parametriem kā C-reaktīvais olbaltums, un savukārt arī mēs bijām pirmie tie, kas Latvijā sāka izmantot, sāka laboratorijas metodēs rekomendēt un ieviest šādas šobrīd elementāras izmeklēšanas metodas. Kaut vai mēs varam minēt helikobaktērijas izelpas testu, kas šobrīd ir absolūti pirmais un precīzākais tests. Mēs arī bijām pirmie tie, kas ar to ieviesa un sāk šo darbu. Tā kā tas, ka tas ir iegājis praksē, tas, ka tas ir bijis vajadzīgs, tas, protams, ir viens no lielākiem gandarījumiem. Ļoti būtiski ir tas, ka tās speciālistu grupas, jauno cilvēku grupas, studentu grupas sākotnēji, kuras ir iesaistījušies šajos pētniecības darbos, iesāktiem ir turpinājums.